Uz viņa ir daudz milzīgi diņi. Paldies. Es tā nebiju laimīga. Kāpēc cilvēki visur zīmē diņus? Es nesaprotu. Ir sestdiena, ir 4:30, un es tikko uzfilmēju video, un viņš ir, man ir tāds... Nu jā, tur ir tā kā jāpadomā, tu saprast to zemtekstu viņam. Un es ceru, ka jums patiks. Es gribu pēc ātrāk viņu uztaisīt. Tad viņai tieši Austrēju paprasīšu, kā Austra viņu domā. Vai viņš nav pārāk tāds, es nezinu, kaut kāds nopietns, vai vispār var saprast, tā kā, ko es gribēju ar video pateikt. Jei, es ieliku to savu video YouTube. Tā kā daudz komentāros tur raksta tādas lietas, tur, nezinu, tur būs labāk nu, kaut ko tam līdzīgi. Es to video uztaisīju tikai tāpēc, nevis tikai tāpēc, bet tieši tāpēc, ka tagad es esmu daudz labākā vispār posmā nekā es biju pāris mēnešus atpakaļ. Manuprāt, tur ir bišķiņ savādāka doma nedaudz viņam. Jā, man viss ir kārtībā, jūs varat neuztraukties par mani. Vispār šis gads ir diezgan labs priekš manis, un man patīk dzīve. Tas jauki, jo agrāk uz kādiem pāris mēnešiem es tā kā nebiju īsti laimīga, bet es īsti neko nedarīju, lai to mainītu. Bet tā kā vienmēr mainīt to ir ļoti grūti. Un tad tu pieņem lēmumu kaut ko mainīt. Sākumā ir tā diezgan smagi. Pēc kāda laika viss ir kļuvis daudz labāk. Un tu priecājies, ka tu pieņem to lēmumu, kur tu pieņēmi, lai tagad dzīve vairs nesokātu. Es nezinu, kā lai es to paskaidroju. Čau, ir 10. Tad man ir jābeidz teikt čau, jo tagad būs vienā vlogā. Un es esmu teikusi čau, bet es katru reizi, kad sāku jaunu video fragmentu, saku čau. Jā, bet iepriekšējais video fragments bija no sestdienas. Beigaiši. Un runājot par sieviešu dienu, mūsu klasē apsveica zēnu. Tas bija tik cute. Mūs tā kā, mūs viss apsveic. Uz tevi rozi. Jēj. Paldies. Ir 4. diena, es eju mājās, man ir tik nav ko darīt. Es uzmanīju nav ko darīt tieši. Man tas ritīgi. Tā man nav nevis slikts garas stāvoklis, bet man ir tāds nogarlaikojies garas stāvoklis. Es nemāku paskaidrot. Un jā, es tagad eju mājās no skolas. Šodien pat uzkrāsojos, tāpēc, ka man nebija ko darīt no rīta. Esmu mājās dzeru buljonu. Tas nav jocīgi, tā kā ir cilvēki parasti tur dzer kaut kādu tēju, kafiju, un tad ir random santa, kurai buljonu kubiciņš, ūdens. Vai dzer buljonus? Jā, mans savienīgās vai ģimnē dzer tā kā buljonu. Tas arī dīvaini, vai ne? Es nezinu. Es varu pateikt, jā, ja tu arī dzer tā kā buljonu, rakstu komentāros, jo sāku jūs dīvaini par to, kad es dzeru buljonu, jo neviens cits, kurš pazīst, tā īsti nedara. Esmu mājās. Es jums tā domāju, es varētu Santa no shit, tu jau minūti kaut ko stāstu, es vai istabā un pēkšņi pats, ka esmu mājās. Kas tā būtu domājis? Tātad, jā, es nevaru izdomāt, vai man iet gulēt, vai ko darīt, tāpēc, ka es varētu pagulēt un tad vakarā mācīties, vai arī tagad mācīties, jo man ir jāraksta argumentētā eseja kulturoloģijā, un šādi sagatavoties, un dabūt atzīmēt, man beigas slinkums. Ko to darīt vakarā? Darīt vienkārši iet gulēt. Un jā, bet ja es ieglētu, man jānotīrinos kosmētika. Man patīk. Es centos no rīta. Tāpēc es nezinu, ko man darīt. Labāk jāpadzer sēņu buljons. Ko es tik tālu esmu izdarījusi. Es nezinu, cik ir pagājis laiks. Kopš iepriekšējās reizes, kad es vlogoju. Bet jā, es neko liederīgi neesmu izdarījusi, protams. Es arī neesmu gājis gulēt. Un es arī neesmu sākus mācīties. Es nezinu, es tur ir tik dīvaini. Es vienkārši sev filmēju un runāju pat ar sevi. Tik dīvaini tas, ka tā kā... Es zinu, ka mani klases bija daudzi skatās manus vlogus. Un kāpēc jūs viņus skatāties? Kāpēc? Man liekas tik jocīgi. Tā kā... Es nemāku paskaidrot vienkārši tā kā, kad sveši cilvēki skatās mums video un ir tā kā riktīgi vienalga.
Bet te, kad pazīstam cilvēku, skatās mūsu video un ir tāds. Bet tik un tā. Please stop. Ir piekdiena. Jā, ir beidzot tāds brīvlaiks, tas ir tik nice, es eju mājās. Tad zinu, ko es darīšu, es gribu šeit riktīgi iet skriet, bet jau redzēs, kā izvērtīsies diena. Un jā, un te blakus ir veikals. Tā kā es bērnībā vienmēr gāju draudzenes pakaļ saldējumam uz viņam. Nu, pakaļ saldējumam. Un tagad uz viņu ir daudz milzīgi diņķi. Kāpēc? Kāpēc cilvēki visur zīmē diņķus? Es nesaprotu. Tur viens viņš ir tik garš un tik liels. Kāpēc? Jā, man jums ir jautājums. Es riktīgi gribu zilas matus krāsot. Bet tā kā visi, kam es pasaku, ka es gribu zilas matus, saka, tā nav laba ideja. Un tagad nevar izdomāt. Jo tā kā es riktīgi gribu zilas matus. Mazņi tumši zilus. Nevis tā kā melni zilus, bet nevis tumši zilus matus. Ko jūs domājat par šo? Rakstiet komentāros. Tik daudz puķēs. Es izdomāju, kad es paņemšu savu atraitnītes un gribu nolikt kādas no katras krāsas pa vienai, bet tur šodien var tik daudz nepietiks vietas istabā, tāpēc var paņemt kādas 5 atraitnītes un nolikt savā istabā, lai viņas, lai manas valodas izaug atraitnītes un ir dzīvīgums istabā, bet man bail, kad viņas nomirs un viņas neizaugs. Es gribu istabā kādu zaļumu, jo tā kā tie citronu koki, kas man bija, viņi riktīgi nobeidzās. Ne, viņi vēl ir dzīvi, bet tādi riktīgi beidīgi izstās. Man ir kaut kāda, es gribu savu augu. Sāk man ir pilns ar kaktusiem, Santas kaktus kolekcija. Un tam vēl ir pelargonija. No pagājušā gada viņa pat nenomira, bet, nu, viņai vairāk dzeltenis un sakrātošs labs nekā zaļas, bet, nu, jo. Šis ir tas citronu koks, kas bija manā istabā. Un viņš izstās tik bēdīgs. Čau, es man pakaļ guļu gultā, un es pirms tam ar brāli skatījos kaut kāds smieklīgs video datorā. Un jūs esat redzējuši kādreiz kā Andrītas papis stubu, jo tā ir tik smieklīgi ir īsfilma, arī pēdējais lāču plēsis, un tad viņš vēl parādīja. Nu, to es jau biju redzējis, un saprādīja par kodiem 4 sportistiem, kas gatavojas ķipa olimpika, arī ir tik smieklīgi latviešu īsfilmu, un tad mēs sākam skatīties īsfilmu, vienkārši smieklīgs video kaut kāds, un tad kaut kā aizgājam līdz Office'am, ir seriāls The Office, un es saku, tagad man viņu skatīties, tā kā, jo mēs skatījāmies kaut kāds, vienkārši smieklīgs YouTube, epizodīts, kas ir YouTube'ā, un tas liekas riktīgi smieklīgs, un tagad es domāju, man viņu skatīties vai nē. Ja jūs skatāties to seriālu, užiet lūdzu komentāros, un vai viņš ir smieklīgs vai nē, jo, mans humors, man riktīgi patīk tie, nevis gluži jālie joki, bet es nezinu, es pat nemāku aprakstīt savu humoru, piemēram, man nenormāli patīk mīmi un viss kaut kas tam līdzīgs. Čau! Ir nākamā diena, ir 6:00, jeb 10:06, un es šodien tā baigi īsti neko nedarīju, tas bija skriet. Un tagad arī ne tikai skrien, bet arī pēc tam mājās taisu kaut kādas presītes, pietupienus, jo, nezinu, trying to get that summer body. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, ka šis būs beigas manam garlaicīgajam vlogam, un tiksimies no nākamajā vlogā, ja pēkšņi man parādīsies kaut kas interesants. Tāpēc, kad man varētu, es nezinu, es neko interesanti nedaru, bet, jā, paldies, ka skatījāties, spied like, ja tev patika, un tā tālāk, un tiksimies manā nākamajā video. Bye!